man of deep feelings. You have no feelings. You know nothing about love. The painting can never be finished. The day I finish a painting, that day I'm finished. I'm a perfectly straightforward character with all my cards on the table. But there are so many cards, and some of them are under the table, too. He loves to turn his friends into his slaves. I'm here for him, and for him alone. No one leaves a man like Picasso. Do you really think I'd let myself be destroyed by a man, even if he is Picasso? In fact, there have been several women. Now there's only you. Mēs esam laimīgi, tāpēc, ka, lūk, jūs filmējat, jūs atnākat, jūs par mums interesēties, tātad mēs esam kādam vajadzīgi. Laime tā ir tā lieta, ko, acīm redzot, nevar citur iegādāties, tā jāmeklē šeit. Cilvēki ļoti labi jūtās šeit. Tā viss ir ļoti tā gaiši uzlādēta. Un otrs, kad tiek kopta, varbūt kopta ir kā veca tradīcija, bet faktiski tā tiek iedibināts jauna tradīcija. Mēs esam laimīgi, jo mēs daram tādu vērtīgu darbu, man liekas. Kopš 1963. gada, kā patstāvīga institūcija Rīgā, darbojas šis neparastais Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīvs, kas savā savdabīgajā valodā liecina par Latvijas vēstures norisēm un šodienu. Neparasts šis arhīvs šķiet tāpēc, ka atšķirībā no daudzām citām valsts iestādēm, šeit strādājošie cilvēki izstaro radošu un darboties veicinošu enerģiju, kas tik ļoti nepieciešama mūsu laika karstajā identitātes, sakņu un galvenokārt nākotnes meklējumu laikā. Latvijā tāds arhīvs ir viens. Atšķiras no citiem arhīviem ar to, ka mēs esam dzīves arhīvs, vizuāla informācija šeit glabājas. Mēs glabājam filmas, fotogrāfijas, fonoierakstus. Praktiski arhīvu funkcija ir liecību uzkrāšana. Un šis būtu tā liecība, kura, teiksim, ļauj liecināt par cilvēku, par laiku, par tikumiem un tā tālāk. Un jūs ļoti labi ziniet, ka arhīvi ir vispār neparocīga lieta, jo tās liecības, kas te glabājas,
Viņas kādreiz var nospēlēt labu lomu un kādreiz ļaunu lomu. Вождь латышского племени Индулус мечтает о далеких грядущих временах, когда воцарится содружество народов. И лучезарный путь через столетия ведет нас в царство всех земных народов, друг к другу руки братски протянувших. Visam pamatā, kā toreiz, tā tagad ir latviešu tautas griba dzīvot savā neatkarīgajā valstī. Tad viņš vairāk nebūs vajadzīgs, ja? Nē. Mums ir jābūt nesubjektīviem, neobjektīviem, mums jābūt neitrāliem, pēc iespējas neitrālākiem. Un jebkuru notikumam jāpievērš ir vienāda profesionāla uzmanība. Tā, redziet, te ir pats kā krīt viss tas. Tauta ir uzcēlusi šo pieminekli, kādas tiesas uzticības apliecinājumu Vēldamēji brīvībai. Varbūt, ka to atslēgu mēs tajā arhīvā iekšpusē varētu meklēt šim te jautājumam, kas ir Latvija, kas ir latvietis, jo mēs neitrāli esam uzkrājuši visāda veida liecības un notikumus, un te nu varētu tādu pētniecisku darbu veikt varbūt. Virību dalībnieki. Apsveic jūs valsts svētkos! Mēs ļoti valstiski šai lietai pieejam. Mēs tā aizstāvot valsts intereses, mēs sadarbojamies ar cilvēkiem. Nevajadzētu aizmirst, ka valstī ir arī uz kaut ko tiesības. Tieši tāpēc, lai būtu nākošām paudzēm, ko skatīties, ko vērtēt, ko izmantot. Vai kāds Ļeņins? Forši. Uz dzīvi pusē. Ir, protams, tagad rūpīgi jāseko, jo jaunas tehnoloģijas ir un milzu progress visapkārt notiek, un arhīvs jau nav nekāda arhaistiska iestāde. Milzu soli pa šo gadu mēs esam jau spēruši šajā lietā, jo es, teiksim, pat 2 gadus atpakaļ nevarēju iedomāties, ka mēs varēsim restaurēt fono ierakstus arhīvā. Un pašlaik mēs izveidojam tādu laboratoriju, kur cilvēks, arhīvists, kas strādāja arhīvā, apgūst iemaņas tagad, un mums ļoti labi veicas. Un mēs varam restaurēt Belakorta matricas. Pagājušajā gadā mēs skaitījām, un mums iznāca, ka mēs varētu, ja mēs tā visas filmas iztītu, tad mēs pāri okeānam līdz Kubai un atpakaļ uz Maskavu vēl, un tad uz Rīgu. Ar tiem metriem jau vien nevajadzētu tā lielīties. Tas ir tāds patīkams skaitlis, tie kilometri un filmu buņģu skaits, bet mēs jau par to vērtību, kas tur ir iekšā, tur ir ieguldīta milzu enerģija, tur ir interesanti materiāli, un ar to jau mēs tā lepojamies. Un tāpēc kādreiz, kad man jautā, kas jūsu arhīvā ir visvērtīgākais, es to pat uzskatu par nevisai ētisku jautājumu, jo man ir vērtīgs jebkurš dokuments, kā mēs to saucam arhīvā, vai jebkura liecība, vai jebkura fotografija, jebkura filma un jebkurs fono ieraksts. Mēs pret visām šīm liecībām izturamies ar pietāti, ar mīlestību pat. Jūs viņu pazīstat. Arī bez tradicionālā 19. numura. Mēs gribam piedāvāt skolām arī tādu izglītības programmu,
Un ja izglītības ministrijai nekas nebūtu pretī, tad mēs tādu varētu ar nākošo mācību gadu, tādu programmu, kur cilvēki varētu mācīties latviešu literatūru vai arī krievu literatūru vai arī vēsturi. Un es domāju, ka šeit arhīva loma, lūk, vēl viens arhīva uzdevums izglītot jaunatni. Bet arhīva tā ir ļoti nopietna lieta, un es domāju, ka tā ir katras nācijas lepnums. Liepāja, 1989. gads. 4 klases biedri paņēma mūzikas instrumentus un viss sākās. Sākās ceļojums tur. Bet kāpēc un kā? Iepazīstieties. Andrejs Белозеровs. Есть вещи, о которых лучше помолчать. Наверное, я пою или пытаюсь петь о том, о чем наверняка думают, но молчат многие. А о чем думают и молчат многие? Перечислять можно до бесконечности, конечно. Одиночество в толпе, безысходность, как луч света, которое на самом деле ведет. Но в общем, наверное, любви и смерти. Почему ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, наверное, для того, чтобы чувствовать себя живым, незряшным. Чтобы делать что-то, что могу, как я думаю, делать. Где твой порт? Ты забыл, хотя где он был, ты не знал, и пусть твой мир был невидим, он этим был неповторим. И пусть другим теперь все равно, куда плывет твой дельфин.
Man bija kaut kur 18 gadu, un es biju salauzis savu kaklu pāris vietās. Tātad tas diezgan sāpīgs moments priekš manīm, bet, es viņu atceros arī kā tādu. Es atceros, ka šņāpis joprojām nebija dabūnams kārtīgi, un man bija 18 gadi. Ja vajadzēja kādreiz kaut kur priecāties, tad, vajadzēja izmantot visu savu veiklību un sazināšanās mākslu, lai dabūtu to šņāpi. Bet es vēl arī baidījos no vienas citas lietas, kas ir piepildījusies, ka latviešu tautas varoņi tajā laikā pārvērtās par kangariem šajā laikā. Tik un tā. Es negribētu teikt par visiem politiķiem vai par kaut ko tam līdzīgi, kas tajā laikā bija, bet ļoti daudz tomēr ir sašmucējušies, kļuvuši par. Kamēr viņi nesēdīja, kamēr cilvēks bija izsalts, viņš uzreiz pēc tam pēc izsalkuma metās virsū un rīv visu pēc kārtas. Tā viņi arī rīv, vienkārši tas kārdinājums. Kāpēc Ādams apēda to ābolu, ko viņam deva tā kobra, kas karājās tajā kokā? Tieši tikai tāpēc, tā tas cilvēks ir uzbūvēts, tā Dievu viņš mūs ir radījis. Sabiedrība, cilvēki vairāk nav tik lētticīgi, cilvēki sāk domāt, un tas ir pats labākais. Cilvēki neiet pakaļ lozungiem, viņi skatās bišķiņ, kas stāvēs tiem lozungiem. Tu nevar vairāk nobļauties brīvība Latvijai un visu uzreiz, jā, brīvība Latvijai. Vispārie cilvēki uzreiz saka, kuram brīvība, kāda brīvība. Viņi uzdod tos daudzos jautājumus, to, ko Perestroika arī izveidoja, ka cilvēki var jautāt tos jautājumus. Viņi arī sāk veidot savu dzīvi tā kā viņi vēlās. Izslēgšu ārā. Telefoni parādījušies ārzemē. Tie tajā laikā noteikti nebūtu bijuši. Ja? Viņiem var izvilkt antēnas un var runāties. Un pat labākais, ka viņiem nav vajadzīgi vadi. Tas noteikti nebija. Pareizi, tā ir tā lielākā atšķirība. Noteikti komunismu laikā, sociālismu laikā nebūtu tāda telefona, jo viņi taču nebūtu atļaujuši cilvēkiem sazināties tik labi. Iedomājies, braucu tad, hops, es pazvanu uz Japānu uzreiz. Pajautāt to premjerministram, kāds viņam ir funktiers. Viņi to nevarēja pieļaut. Tas noteikti nebūtu sociālismā. Tātad es kļūdījos. Ļoti laba lieta, ka iezvanās telefons reizēm. Es arī atzīmēšu to, ka Latvijā nezinu, kāpēc cilvēki joprojām nenovērtē tos pārdevējus. Bet īstenībā tie pārdevēji, kas pārdod citu cilvēku darbu, ko izveidojas ir kapitālisms un tā saucamā perestroika, tas ir ļoti, ļoti grūts darbs, un viņam jābūt ir pateicīgām, jo viņš dod citiem cilvēkiem naudu beigās, jo šeit viss grozās. Viens cilvēks dabū benzīnu, nopērk ārzemēs, tad uz Latviju, simtiem cilvēku nopelna par to, ka tie benzīni palīdz izkrāmēt, pārkrāmēt, un tā arī mēs dzīvojām. Tie 100 cilvēki baro 100 bērnus, 200 bērnus, 300, un tā ķēdīte sākās viss. Ir arī tāda cita lieta, ka vecāki cilvēki, vecākā paudze, ja mēs tā pavērojam tos bagātniekus, īpaši, tad tā īpaši tāda sirmgalvi, kuriem būtu 80 gadi, bagātnieku sarakstā viņi nav, nefigurē lielākoties. Tad es to saprotu, vecs cilvēks ļoti grūti pārveidot, un tu nevar piespiest viņu iemācīties to. Tā jau ir cita lieta, tā jaunajai paudzei ar saviem nodokļu politiku būtu jāuztur valstī ar nodokļu politiku. Jo tas ir normāli, ka katrs cilvēks mēģina to naudu nopelnīt kaut kādīgi. Bet latviešiem joprojām, latvieši kaut kādīgi tā kā brāļi viņi grib, ka, piemēram, visu bez peļņas, visu tam līdzīgi. Tā jau var darīt, jā. Var vienkārši viens otram palīdzēt, bet pēc tam, kad tu esi paēdis, tā, ka tev, vajag izveidot to saucamo tirgu kaut kādu savām visām lietām. Tā ir psiholoģijas problēma, kas, man liekas, ka drīz pārveidosies latviešiem. Vismaz es ceru, ka tā notiksies, jo būs ziepes, ja tas nenotiksies tā. Nevar taču lamāt visus cilvēkus tikai par to, ka viņi ir apķērīgāki, izveicīgāki, prot valodas un māk rīkoties ar faksu un internetu, un viņi nopelna to naudu. Tas ir aplam. Tie cilvēkiem ir grūti vienkārši, kur nav atraduši savu vietu. No vienas puses tev gribās palīdzēt viņiem kaut kādīgi ar padomu, ar finansēm vai kaut ko tam līdzīgi, bet tajā pašā mirklī tu saproti, ja tu to izdarīsi, tad tu pats var aiziet pa burbuli. Vai kāds cits tev palīdzēs, tas ir kaut viens liels jautājums. Tev ir tāda ideja, ka tu gribi kļūt spēcīgāks, un tad viņiem iedod, ka tu būsi drošs. Bet, kā dzīve rāda, ka cilvēki paliek spēcīgāk un pavisam ļoti spēcīgi, viņi aizmirst par tiem nabagiem. Tāpēc vislabākais ir tas meklējuma process, ka tu meklē kaut ko
savā dzīvē. Down in my soul, 'cause I have grown some older.
Nevajadzētu aizmirst, ka valstī ir arī uz kaut ko tiesības.